Lauku dienu Viļānos ar Latgales lauksaimniecības zinātnes centra un sadarbības partneru gādību jau kuro gadu pulcē visu Latvijas darbīgākos ļaudis. Tāpēc būs arī skatītājiem iespēja ieskatīties šā brīža mūsu vadošo firmu piedāvājumos saimniekiem un pašvaldībām. Labdien Latgalēm! Un izrādās, ka šos vārdus es jau saku 10. reizi. Un īstenībā liekas, ka tas nebija tik sen, ka 4 firmas apvienojās un 10 gadus atpakaļ sagatavoja tādus smukus, lielus vākus un nosaucām mēs to projektu par ieteikumiem graudaudzētājiem. Un šodien pēc šiem 10 gadiem es ar gandarījumu varu teikt, ka šis projekts ir īstenojies. Un, ja sākumā mēs bijām tikai 4 firmas, tad tagad jau jūs redzat, cik daudz ir pārstāvju. Mēs tomēr esam parādījuši un pierādījuši to, ko mēs pašā sākumā 10 gadus atpakaļ teicām, ka Latgale nav depresīvais apgabals, ka Latgalē kultūras graudi īpaši aug vienā otrā vietā pat daudz labāk varbūt nekā Latvijas centrālajā daļā. Un par to mēs esam arī šogad pārliecinājušies, un starp citu 3. gadu jau notiek tāds konkurss Zelta lauks. Arī šodien starp citu šeit ir Zelta lauka konkursa vērtēšanas komisija, kur apskatīs laukus, kuri piedalās šogad no Latgales. Un mūsu visas šīs konkursa žūrijas viennozīmīgs secinājums ir, ka tik labi lauki kā Latgalē šogad ir jāpameklē. Un ar to es arī jūs visus apsveicu. Es domāju, arī šodien jūs uzzināsiet un redzēsiet daudz ko jaunu. Šeit ir arī visi firmu pārstāvi, tā kā jautājiet, skatieties, interesējieties un lai mums visiem izdodas. Šis ir mūsu pirmais pasākums, kas ir kā jaunas kompānijas statusā, jo mums tikai 1,5 gads gandrīz ir. Tad Viļāni ir tā vieta, kur mēs noteikti gribam būt un būsim nākotnē. Bet tas, ko mēs darām šobrīd, ir, mēs pārstāvam lielākos brendus, kā jau, kas nezinu vēl, tā ir Case traktora tehnika, kombajna tehnika un Kvernelanda līnija, sākot ar pļaumašīnām, beidzot ar arkliem un visu apstrādes sējmašīnām un vispārējo. Servisa ziņā esam sasnieguši to līmeni, ko mēs esam gribējuši, un tagad uzlabosim vēl vairāk. Un, protams, aicinu visus Latgales reģiona zemniekus, kam ir problēmas ar traktora tehniku Case, jeb kombajna tehniku, jeb Kvernelanda arkliem un visas regulācijas, visas testus un visu pārējo, droši griežties pie mums. Un mēs strādājam ar servisa sistēmu, kas ir mobilā servisa autobusus, kas ir aprīkots ar visām nepieciešamām rezerves daļām. Saulēcīgi pieteikties būtu? Jā, saulēcīgi piesakoties. Mēs, protams, šķirojam pēc svarīguma pakāpes. Ja kādam zemniekam stāv traktors un viņš nevar pabraukt ar viņu, mēs braucam pirmkārt pie viņiem. Un tad šķirojam tālāk pēc sarežģītības pakāpes. Bet, ko es gribēju pateikt, ka mums ir 5 mobilās servisa mašīnas. Visām mašīnām ir aprīkojumā datori, lai visas sistēmas un visas kļūdas un visas problēmas atrisinātu. Tūlīt kombajna dienas. Noteikti vajag apskatīties to, ko mēs demonstrējam, un paņemt to, ko ir vajadzīgs. Laukdienas turpinās. Nākošā, protams, ir kombajna dienas, kur arī piedalīsies visas kompānijas, ne tikai Case. Un Viļāna izmēģinājumiem šeit mēs sāksim iet arī demonstrāciju tūrē, konkrēti ar šo traktoru, kas mums aizmugurē un arklu. Tā kā visi testēšana, ko grib jāpiesaka. Sāksim no Latgales reģiona un iesim uz Vidzemi, Kurzemi. Tā kā visiem, kuriem ir interesi izmēģināt savā laukā, ne jau, protams, 100 hektāru, bet 3-4 stundas mēs varam parādīt, kā, ko, kas un nodemonstrēt saimniecībā. Kā zinām, JCB ražotājs ražo gan augstsienmicībai, gan arī celtniecībai, tehniku, gan iekrāvējus, ekskavatorus, celtniecībai. Lauksaimniekiem, kas šeit vairāk ir savākušies, vairāk interesē tieši traktori, teleskopiski iekrāvēji, frontāli iekrāvēji, šeit ir ļoti labi viņi var apskatīt. Traktori sākot no 160 līdz pat 310 zirgspēkiem, teleskopiski iekrāvēji, kas ir svarīgs pacelšanas augstums no pusotra metra līdz pat 9,5 metriem, kas ir, var to pašu sienu rulli pacelt, kur vajag nolikt. Ekskavātori, dažādi izmēri, no mazākiem līdz pat 40 tonīgiem, kas ir varbūt lauksaimniekiem mazāk svarīgi, bet arī celtniecības klientiem, kas ir pietiekoši svarīgi. Nav problēma taisīt demonstrācijas dienas, jāapkopja pie konkrēta klienta uz vietas. Tātad tehnika universāla. Viens jau ir nopirkt tehniku, otrs pēc tam ar viņu strādāt, operatīvi saremontēt, rezerves daļas saņemt. Šīs apkopes arī veikt? Apkopes veikt, lai darbs nestāv uz vietas, jo druvā katra diena, katra stunda ir svarīga. Līdz ar to mums ir pietiekoši liels, plašs pārstāvniecības klāsts visā Latvijā, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Jēkabpilī tepat, arī Rēzeknē mums ir veikals, kur pēc nepieciešamības, kur ir klients, tur esam mēs praktiski
dienas laikā mēs rezerves daļas visas varam piegādāt. Šī sīmīgi paskatījāmies, redzam stokeri ar dažādu kalibru tehnikas vienībām arī šeit, kas dara gan saimniecībām, gan pašvaldībām. Patīk liela cilvēka atsaucība, jo no paša rīta notiek aktivitāte. Ja? Un cilvēkiem arī esam izraisījuši, teiksim, interesi par mūsu tehniku, par stokeru pārstāvēto sortimentu. Ja, teiksim, lauku dienās esam pirmoreiz ar stokeru vārdu. Ja, līdz šim bija mūsu traktora tehnikas zīmola, bet šodien esam. Ja, domājam, arī nākamreiz būsim obligāti, jo fantastiski. Stokers ir, kā lai saka, ne tikai lauksaimniecīgas profilām orientēts uzņēmums, ja, bet krietni plašāks. Strādājam gan garāžas segmentā, gan industrijā, metāla apstrādē. Strādājam arī, teiksim, saimniecības uzkopšanas segmentā, kad vispriekš uzkopšanas ir. Un, teiksim, šodien uz lauku dienā atvedām lauksaimniecības uzņēmējiem saistošos produktus, ja, un kā īpaši jaunums mums ir Jamabiko. Šis te stends ar demo, ar visu zāģiem, motoru zāģiem, ar trimeriem. Tas, teiksim, tas, kas pagājušajā gadā nebija, pagājušā gada nogalē, teiksim, tā kļuvām par dīleriem šiem, teiksim, Jamabiko zīmolam, kas, var teikt, ir viens no 200 zīmoliem, kurus pārstāvam. Un, teiksim, ar demo, ar visu piesaistam cilvēkus, izraisa interesi, ja, jo reitingos viņš ir top 3-niekā. Visā Latvijā esam Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, arī Jēkabpilī tirzniecības ofis konsultācijas būs vienmēr gan par telefonu, gan arī izbraukumā uz mājām, ja pie, teiksim, zemnieku saimniecības vai kādas uzņēmuma, viņš, teiksim, jā, grib kaut kādu risinājumu tehnoloģisko, ja, lūdzu aizbrauksim ciemos, apskatīsim uz vietas, ko vajag, ko nevajag, un jā, piedāsim pareizāko risinājumu. Šī lauku diena šeit Viļānos pie Latgales zinātniskā centra cilvēkiem, man liekas, ir mums kā Baltika Agro, kā likums, kā nerakstīts likums, kas vienkārši ir bijis, ir un es domāju, ka noteikti arī būs. Man, protams, ir liels prieks par to, ka šeit esot mēs varam parādīt saimniekiem, kas ir šeit sabraukuši, šķirnītes, audzēšanas tehnoloģijas, gan fungicīdu, gan herbicīdu izmēģinājumus. Un paties gandarījums par to, ka tas aiziet tālāk uz saimniecībām, ka tas tiek prasīts mūsu tirdzniecības menedžeriem, ja, lai to varētu izmantot saimnieki. No manas puses prieks par to, ka es varu atrādīt šeit vienu vai otru šķirni, kura patiešām ir ziemcietīga, kas ir ļoti svarīga ziemāju kultūrām. Gan tas ir ziemas kviešiem, gan rudziem, gan ziemas smiežiem vēl joprojām. Un, protams, šai brīdī arī ļoti liels prieks, kā izskatās arī vasarāju kultūras, jo ir gan vasaras kvieši, gan vasaras smieži, kur ir gan jau tirgu esošas šķirnes, gan arī tās, kuras ir pavisam jaunas. Rudenī atkal iegūsim datus, analizēsim, bet jebkurā gadījumā man prieks par to, ka mēs varam vizuāli atrādīt to, ko saimnieki var paņemt saviem laukiem. Sakām kombains, bet lai tas kombains kaut ko varētu nokult, ir jābūt traktoriem, jābūt šai tehnikai. Sākumā tomēr MTZ, teiksim, traktori arī savu darbu padara. Jā, mums ir palēmējies ar to, ka tomēr lauku saimnieks, lauku zemnieks var atbraukt pie mums redzēt ne tikai traktorus, bet arī kombainus, rezerves daļas, servisu un visu to pārējo redzēt. Un mums ir arī filiālis pa visu Latviju, gan servisam, gan tieši veikalu detaļu pārdošanai. Ja? Un tas taču ir lieliski, kad var atbraukt zemnieks uz vienā vietā un redzēt gan to, gan to. Ekonomiski izdevīgi. Tieši tā. MTZ servis šoreiz Viļānos izstādām vienu no mazākajiem traktoriem, tas ir 320. modelītis, un arī lielāko modeli, tas ir 1523.4. Ja? Tātad tie ir traktori ar Eiro 3 certifikātu jau. Tātad darbojās visas Eiropas subsīdiju naudas un tā tālāk. Šis traktors konkrēti, šis 1523, tas jau saimnieks ir šeit, Zundes kungs, viņš jau ir apskatījis arī traktoru un šodien pēc izstādes traktors, var teikt, brauks un strādās. Sijā kombainu servis šeit ir izstādījis kombainu Vektors 420. Šie kombaini pēdējos 3 gadus diezgan populāri kļūst Latvijā, jo kādreiz vienmēr tā jāpamēģina pirmajā gadā, un tad jau 2., 3. aiziet. Mēs vienkārši spriežam pēc tā, ne jau tāpēc, ka varbūt viņam ir tiešām varbūt druscīt zemāka cena kā, teiksim, rietumu kombainiem, bet tas ir izveidojies tā, ka katru gadu pieaug mūsu
pārdoto kombainu skaits Latvijā. Šodien MTZ traktorā nav problēma kondicionieris, nav problēma Bosch elektroiekārta, visa Bosch uzskari. Tā kā tas viss ir tāds tehnikas progress. Tā kā laukdienas turpinās, tad kāds ieteikums, tad tūlīt būs kombaina dienas. Jā, arī šogad mēs piedalīsimies kombainu, tajā saucamajā šovā kombaina dienās. Tā kā visas Latvijas iedzīvotājus uzaicina ierasties un redzēt darbā tieši akrosu, var salīdzināt ar visiem pārējiem un tad izdarīt savu izvēli. Redzam, ka ik pa laikam jums prasa padomu, un tie ir gadi. Visi šie izmēģinājumi un institūts strādājas, un Baltika Agro arī nāk palīgu. Es domāju, ka mēs sadarbībā ar Baltika Agro esam arī ļoti vērienīgi ierīkojuši lauku izmēģinājumus, un tāpēc arī tāda atsaucība liela no lauku uzņēmējiem. Tas jau ir ilgu gadu darba rezultāts. Sadarbība ir ļoti labestīga, godīga un es domāju, tāpēc arī ilgstošai vairāk kā 10 gadu garumā, un tāpēc cilvēki ir pārliecināti par to rezultātu ticamību. Šobrīd aktuālākais Roundup lietošanas laiks varētu būt pirms ražas novākšanas un, protams, arī tūlīt pat pēc ražas novākšanas. Jo ar visu ilgstošo sausumu, lietiem un nelietiem nezāles šogad ir laukos padevušās. Šeit Latgalē arvien nopietnāk un nopietnāk zemnieki sāk audzēt un izvēlās audzēt ziemas rapsi. Šobrīd ekonomiskā situācija, proti graudu rapšu cenas ir ļoti labvēlīgas tam, proti arī ražotāju kompānijas, arī Monsanto, nāk klajā ar jaunām šķirnēm, kas ir piemērots mūsu reģioniem. Es uzskatu, ka šādas lauku dienas un šādi lauku pasākumi ir jāturpina. Protams, kad visiem veiksmi un lai izdodās kulšana un lai labs birums. Latgales klienti mums ir īpaši klienti, un tāpēc arī šeit ar saviem kolēģiem mūsu, teiksim, šo te izrādāmo tehniku esam šeit Viļānu izstādē, kura notiek jau katru gadu. Un es domāju, ka būtu diezgan muļķīgi, ja arī šis gads būtu kā izņēmums un John Deere nebūtu pie saviem klientiem šeit tuvāk. Latgale jau strādā saviem John Deere. Tehnikas nosegums šī reģionā ir pietiekoši liels, viņš arī palielinās gadu no gada, tā kā piekritēji šai markai pietiek un būs vēl jau vairāk, jo John Deere pats par sevi ir John Deere, bet ir otra lieta, ka mēs piedāvājam tehnoloģijas, ar kur palīdzību mūsu zemnieki strādā un padara savu darbu ar vienu ražīgāku un veiksmīgāku. Latgale aug, Latgale iespējas, tas potenciāls ir milzīgs, un tad arī tehnikas tā slodze vajadzīga un jums ir ko piedāvāt. Tehnikas parks arī, protams, ir otra lieta, ka atjaunojās ar katru gadu daudzās saimniecībās. Un, protams, kā viens no risinājumiem ir John Deere tehnika, kura ir pazīstama plašā pasaulē un arī Latgalē un Latvijā. Tie zirgi daudzi. Zirgspēki ir dažādi, protams, dažādām saimniecībām, mazām saimniecībām, lielām saimniecībām. Ko nozīmē maza, ko nozīmē liela saimniecība, tas atkarība atkal no reģiona, bet jebkura klienta vajadzībām, prasībām mēs varam piedāvāt savu tehniku. Pareizs izvērtējums gan pašvaldībām, gan kārtīgām zemniekiem. Jā, jebkuram. Pašvaldības, biogāzes saimniecības, zemnieku saimniecības, sijā. Mūsu klāsts ir pietiekoši liels, piekabināmā tehnika, tas ir zāles pļaumašīnas, rulona preses, miglotāji, kombaini dažādām jaudām. Tātad traktori, kombaina sezona jau ir tuvumā, tāpēc arī mēs esam gatavi ar servisu rezerves daļām. Un tirgotāji arī būsim klāt ar saviem klientiem, lai būtu kopā. Tajā brīdī, kad jāsāk ir kult un parādīt pašas labākās iespējas un īpašības, ko mūsu kombaini spēj parādīt. Šoreiz tādas varbūt vairāk sētas un fermas lietas. Šoreiz tātad avants, dakšas, kauss, tīra fermas komplektācija un no šejienes pa taisno pie saimnieku uz fermu. Esam pielikuši, lai parādītu, kad jau zināmo japu varam izmantot ne tikai ar elektromotoru, ar kārdānu un benzīnu motoru, bet arī ar avantu piedziņu, tātad ar avantu strādāt, ja? Lai parādītu, ka saimniecībā ar šo tu vari ne tikai fermu saklopt, bet tu vari arī sev ziemai malku sagatavot, ziemā varēs sniegu notīrīt, vasarā var arī zālīt pļaut un visu pārēju. Kā jau teicu, malku zāļu skaldītāji, šķeldotāji Somija un Dānija, meža izvedēja piekabas ar manipulatoriem un to rezerves daļas. Vecā mīļā labā Keisla no Somijas, Junkars, Igauņu sniega būtējs, kas pagājušajā gadā sevi labi pierādīja Latvijā. Lūgums ir par šīm tehnikām
domāt tagad. Taisīsim ragavas vasarā un ratus ziemā. Tirdzniecības pārstāvis Augusts pastrādājis ļoti labi. Un tiešām tehnikas spektrs ir visplašākais. Esam arī atveduši jaunās mašīnas, kuras vēl tirgū nav, tāda kā Swift rugains kultivators, kura principā mēs sāksim tirgot tikai pašā vēlā rudenī, varētu teikt. Jaunās paudzes sējmašīna Spirit Next arī ir pārstāvēta šeit. Tā kā ko apskatīties ir, un mēs, protams, strādājam, lai cilvēkiem, kuri šeit atbrauc, vienmēr būtu interesanti paskatīties, izvērtēt un pieņemt lēmumus. Esat mīļi gaidīti 21. jūlijā Jožos, visi interesanti. Gribu uzsvērt ne tikai no Zemgales, Kurzemes, bet no visas Latvijas. Brauciet, un tur tiešām mēs demonstrēsim uz lauka. Tur būs ļoti nopietna darbošanās uz lauka, kā jau katru gadu. Tad atkal attiecīgi pie šiem te apstākļiem, kādi šogad ir, varēs izvērtēt, kā tehnika strādā. Ja, teiksim, būtu tāda situācija, ka, piemēram, es pieļauju tādu utopiju, ka Baltika Agro būtu vienīgā firma Latvijā, mēs varētu šo ar saviem spēkiem, ar savu potenciālu apgādāt un nodrošināt zemniekus principā ar visu, kas viņiem ir nepieciešams. Tas sākot ar augsnes analīzēm, ar mēslošanas programmu izstrādi, ar sēklu, ar auga aizsardzības līdzekļiem, ar minerālu mēsliem. Beigās arī vēl no viņiem iepirktu graudus. Šī īstā reize, ko ministrs varētu atbildēt un ko tie jautājumi, kas šobrīd mūs visus skar? Mūsu zemnieki zina, ko darīt, kā darīt, bet lieta ir naudiņā. 90 eiro ar kapējām, kas ir stingri par maz, lai mēs varētu saimniekot tā, kā tas pienākās. Un tādā pašā laikā, ja mums būtu tiešām tas kaut vai tas Eiropas vidējais līmenis subsīdijās, tad mēs ieliktu kloķīti daudziem, visiem kaimiņiem. Ministrs piekrīt, ja? Nē, mēs jau, laikam, to jūs nebijāt klāt, kad mēs te pārunājām, ka šodien Saeimas ārkārtas sēde tika sasaukta par godu lauksaimniekiem un ne tikai lauksaimniekiem, bet jāsaka tā, par godu tiešmaksājumiem. Bet cerības jau visiem ir, bet vai kaut kas no tā viss sanāk? Vairāk būs, tas man ir pilnīgi skaidrs. Bet cik vairāk būs, to es nevaru pateikt. Šobrīd vairāk ir 30%, kas ir pulka pa maz. Mums ir jānolāk līdz tam vidējām plus mīnus kādi 10%, un par to mēs turpināsim strādāt, un šīs dienas solis mums ir papildus trumps. Tātad tā vairs nav tikai, kā lai smuki pasaka, tā vairs nav tikai zemnieku vai lauksaimnieku nostāja, tā ir Latvijas sabiedrības nostāja.